Problēma vienkārši tā, ka man liekas, zin kā vīrietim, ja viņš nu normāls vīrietis, kas kaut ko dzīvēs puslīdz ir vismaz nostabilizējies, tad viņam vecumā 35 līdz 45, un viņam ir kaut kāds piķis, viņš ir kaut ko padarīt. Un tu zini, kompiņu spēles vairs nespēlēs. Tusiņu vairs īsti nedara, tāpēc, ka nenormāls pohas ir nākamā dienā. Vecinēs iet nevar, tāpēc, ka sieva mājās ir, jā. Nu, kur kaut ko trīties, un tad maratons, noskrien vienu maratonu, vai triatlonu, tagad vēl vienu triatlonu, noskrien visus tos triatlonus. Ko tu darīsi vienā brīdī? Nu, kaut kas jādara. Copi ir, zināmā, tāpēc, ka, man liekas, ieroču nēsāšanas atļauj un vispār dabūt, lai tu varētu tā kā medīt, tas ir stipri sarežģītāk. Jo medības, man liekas, tur sākumā tev jāiet pa kaut kādu dzinēju, nebija ne kaut kas. Nu, tu nevar pat liest pa tiem lopiem, ka tev no sākuma jāiet pa dzinēju. Tas arī tā stulbi. Ja tu bez ieroču kaut ko pa mežu, tagad tā karsēja meitene skrien līdzi, trāpī, netrāpī. Tu nevar normāli. Tas būtu tamēram tā, ka sākumā, pirms brauc makšķēt, tev vienkārši jāatbalsta man ir, kā es makšķerēju. Nē, tu uzķermo tīkliem, tu saču, tu vari palīdzēt man izķert zivs. Un, kad tu 2 gadus būs mana saču palīdzēs izķert zivs, jā, tad tu beidzot ties pie savas makšķers. Un es domāju, tas tā kā arī tas tāds garlaicīgi liekas.